Nu, ko nevaram kūku uzēst, reku? Extreme alert. Iespējams apdraudējums gaisa telpā. Nu, klausies, baigā skaņa, ne? Jā. Iznīcinātāji jau lido tagad. Aigars tikko atsūtīja, gar viņa lido drons. Zато viņi... Jā, tikko aizlidoja gar viņu. Egurķu jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Egurķu jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Šobrīd mēs esam Rīgā. Šonadēļ mums notika nelaime Latgalē, diemžēl. Reku šito mazo bebi notrieca mašīna. Reku redzēt pēc actiņas, bet bija viss riktīgi piepampis. Likās, ka būs beigas acī, bet iet uz labo pusi. Un te ir kājiņa salauzta vairākās vietās, bet tā ir notika nesen izoperēta. Šitas mums pārcieta visu kaut ko, bet liels paldies gribēju pateikt Mibo klīnikai, kas ir Rusas ielā 5 Zoltūdē. Viņi paņēma no sākuma vedām uz Bēnārta klīniku. Viņi īsti netaisīja operāciju, jo abi kauliņi vairākās daļās salauzti bija. Un tad tagad ir ielikt iekšā plāksne, to doktors Jākapsons paveica. Nemaldos, Mibo klīnika Zoltūdē atrodas, tā kā iesaku. Ļoti forša attieksme. Tagad šitas skrējējs, kas mums dienā Latgalē noskrien vidēji ap 14 km. Bišķiņ būs jāpaņem pauzīt, bet cerams visi forši sadzīs. Un tad jau parādīšu, ko Latgalē tālāk būvēsim, lai tas neatkārtojās. Tā, esmu ceļā uz Latgali. Braucu tādā momentā, kad daudz varbūt arī Rīgā ir pamanījuši pārējā Latvijā, ka te diezgan bieži jau iegriežās tie droni. Cilvēkiem nāk šādi te paziņojumi. Bet, ko es gribēju teikt, šajā filmā nav doma tā kā kādu tur apvainot tajā. Šajā filmā vairāk ir doma parādīt kaut kā tur cilvēki jūtās, kā vispār te viss notiek, jo mēs varbūt citā Latvijas pusē tā uz savas ādas tā kā nepiedzīvojam. Mums naktīs tā kā tie telefoni nebļauj ar paziņojumiem. Un droši vien jau trakākais tas, ka neziņā, ko darīt, ko tagad līst pagrabā, vēl kaut ko. Es šodien pastāstīšu, varbūt pamēģināšu kaut kādas ar mierīgu domu pāris idejas parādīt, ko var izmantot, ko es darīšu, lai dzīvotu kaut kā tālāk un mierīgāk. Jā, un starp citu braucot, interesanti, ka šis Land Rovers ir tādā armijas zaļā krāsā. Nezinu, cik tur tā taisnība jāapstāst čatā GPT. Tie droni jau parasti tiek ieprogrammēti uz kaut kādām lietām. Ja viņi nevar atrast to gala mērķi, tad viņi mauc iekšā kaut kādā naftas stacijā, kas ir aptuveni objekts vizuāli līdzīgs uz to, ka viņš ir ieprogrammēts. Tehniski jau droši vien tos dronus arī programmē uz kaut kādām zaļām mašīnītēm. Braucam kopā ar Lipiju. Lipijas jau mums ir ar traumiņu, bet nekas jau uz izveseļošanās periodu aiziet. Juris tur zupu vāra laikam. Zdorovo, Jurka! Ko tu man nezvani? Tu vakar atbrauci? Es šodien. Vakar vēl nevarēju. Lipijas trakoja pēc operācijas. Tu šodien? Jā. Ko tu te topīji? Vajag ūdeņi sildīt. Tomatus vajag. Gurkas palaisīt. Vajag sildīt ūdeņi. Augsts ūdens. Redzi, kāda man prutka. Šeit tā tīrs ūdens. Tur paskat prutka. Man vienu dienu bija jāatbraucis. Šeit es, kur vada. Kurjers, makaronus, ko viņš tur atveda. Ja pie manis atbrauc ar būsu. Jā, 3 kiltuvēs man uzdevināja. Kas tev šitie te bija? Robežsargi? Vai zemessargi bija pie tevi? Bija, jā. Prosta gribēja Juriju Gurki paskatīties. Tev te paika deva kaut kādu? Jā. Tur viņam kā suhoj pajoks. Jā, normāls bija? Jā, vēl mājās ir pēc tam reizē paprasīšu tev. Lai uzvar. Sataisa. Man kad rādījos dronus nedzirdu, kad viņi ir. Bet visu nakti te bombardē šito. Ne bombardē, bet telefons. Jā. Tev arī džings tavs vecais telefons? Nē, man mierīgi. Tu guli, ja? Es strādāju, visu. Vaklo, jauns sorts, pamēģini. Šitas nav tas, kas ir rūkts?
Nē, tu Tas ir zaработал. poļu sorts. Jā. Tavs kraukšķīgāks un foršāks. Jā? Šitas nezinu. Nē, вот šito vēl pamēģini. Alkstais ufai. Še, Vai kurus rauku? nu, Pagaid. kulīt iesim uz mašīnu. Vai gurķu jūra maisiņas? Atsaucieties, kas ražo maisiņas. Da nē, man ir tik maisiņš. Būs forša gurķu jūras labākie gurķi maisā. Piemēram, Cik cik- kilogramiem? 2, 5? Nu, 2 tā vai. Nu, cits atbrauc, saka 10. Tur jau vajag, tur jau maisu vajag 10 kilogrami. Tas skait, kas faini. Ot pārsūtuši to video čomam, kas nodarbojās ar maisiņiem. Vai cik tev aiziet pa sezonu kaut kādu? 500? Mazāk maisiņu? Da dzīvi daudz aiziet. Tad 500 aiziet. Nu, citi atbrauc man kilogramu, nu ko, vajag paņemt to kuli lielāku, nu, mazo nav, lielo ņem, nu. Un šitas otrs gurķis vēl labāks. Nu, sēdzi, Bet tavējie tāpat garšīgāki. o man ir, cik viņi, nu, Ot šitas te, viņš arī savādāks pēc krāsas. nu jā. Šitie tādi viņi kā lauku gurki. Jā, vo. A viņi dārgāki, o šitie lauku gurki. Jā? Jo, stāv čomuks man. Nu, cik tieši pastīsies. Es atbraucu uz krāslu, viņš šeit pļāva. Pēc tam viņš pie tās čurkas apstājies, i все, iedega sarkana. 3 stūri sarkans, i все, i neiet. Es viņu uzvedu. Zona pazuda. Nē, ir zona. Paklau, a kāpēc baterijas sēžas? Tāpēc, ka viņš stāv, viņš jau ieslēgts ir. Jā? Davai ņemam nost, braucam iekšā, lai uzlādējās. Nu, da tagad, jā. Es tik nedomāju, ka tu atbrauksi. Nu, tūlīt jau viņš kaut ko teiks. Un tu tiksim ar viņu galā. O, skaties. Redzi, sarkanais. Nu jā, Dēk. to es noņemšu sarkano. Teikt, viņam nav baterija, lai viņš palādējās. Tad Nē, nu, a kāpēc viņš iedegas? Ot, es nezinu, es skatījos telefonā, viņam rādīja kaut kāds šķērslis. O, aura otrais. Kas tas ir? Tā viņi sauc robotu. Ego aura. Ah, o, kas? Noteikti uzlādē. Nē. Pagaidām, lai viņš bija palādējās. Es zinu. I viņš izbrauc lišēnē, ja? Es arī, un viņš man rādīja, kad ir šķērslis kaut kāds, tad pastīsimies. Viņš brauc pļaut, ja? I все, viņš uz vietas stāv. Pastīsimies, možda kaut kas ieķērās tajos. Nē, nažos. es skatījos. Nu, tad uz uguns, kur nesīsim. Nu, redz, mašīnai sataisīja kandīšku, visi iet tagad. Tev šitā mašīnai. Viņu vajag zini, ko izviest. Kopā ar robotu ugunskurā Vo, iespēt, ja? и роботу вот, синий вот, прутка, мет, и būs labi, и mierīgi, и tev galva nesapēs man. Braukšu ar vilcienu. Jā, i man ar robotu nesapēs galva. Man vajag paliet tomatus. Tagad strādāju nav, kad i runku paņemt, cik darba. Tad jau labi. Veselīgs būs. Tu redzēji, cik es šodien no 5 līdz 12 strādāju siltumnīcā. O, 7 stundas. Jā, līdz kādiem 1 laikam strādāju. Tā kā vēl strādāšu vēl stundas 3. O, redzi? Šito tu sastādīji visu vai aplaistīt vajag? Nu kā, man tagad vajag ar ūdeni Paskrēdīt, ja? paskrādīt ar šlangu. Te jau normāli tricatņiks. Vairāk, Ja. vairāk būs. Es jau pa jaunam sastādīju. Nē, šeit pa centra vēl tādi nekas. Jau sāk ziedēs vēl pa centra. Un tur es jau pa jaunam stādīju, vēl maziņus jau vēl. Nu vēlāk būs, ko darīt? Redzi, vot atrast, kur hoć vienu zālīti, a? Visi izravēja, ja? Jā, šodien. Šeit es vēl tā. Vot to siltumnīcu. A, ja neravē? Nu ko, zālē būs. A, kas tomāti biežāk jālaist vai gurķi? Biežāk tomāti. Gurķi tā, nē, ja es pēc tam cik ar caumam pēc tam šeit arī, ja, salikšu to zemi. I tā nedēļa vienu reizi, palastīšu все. A, ja nav salmi, tad ātrāk Nu izgaro. jā, tak viņi, o tam man mitrums savu, nu vajag, lai zeme silta būtu. O šodien izčekarēju, o šeit jau neviena zāles nav. No 5 līdz 12 vienkārši zāles. Nezāles lasīja ārā, ja? Jā, vēl piesēju gurķus katru. Ko tu domā? A, ja nesina? Nu i pa zemi tad gurki tev būs. Es saku, šeit darba, šeit tikai sēdi. Šeit tikai tu izlidīsi no tās siltumnīcas. Es šeit atpušu. A, tur cilvēki reizēm raksta WhatsAppā man, vai tev nevajag palīgs. Droši vien, ka 2 štukas gribēs mēnesī. Jā, Uz rokas un oficiāli. jā, i šeit ot, viņi sēdēs i skatīsies, kā Juris strādā. Es vēl viņam samaksāšu 2 štukas.
par to, ka viņi skatās, ka es strādāju. Nu tā. Iesim pie pamaicīšu malku. Pasties, tev tur malka aiziet, šitien tev aiziet malka. Nu, da. Nav tev nekāda haļava. Haļava tāda, ka nekādas haļavas. Silts ūdens tā visu uz augšu iet. Alēja viņš tā augstāk. Tu te zupu varētu vārīt, kā Indijā. Šeit uz visu armiju, šitam katla, savarīsi zupas. Piebarosi visu krāslavu. Es tā maisu, ka braguļku taisam. O tā vari agrāk taisīja. O, I maisa. O, redzi? Zemenis jau aiziet. Zemenis man, nu. A, o tas, kuram Dainis iedeva. A vēl nav neviena zieda, значит, viņi vēlāk tād. Nu, manē tā agrāk būs, a tie vēl neziet vun. Nu, tur smuka voga, jā. Arī moš poļa. Poļa negrib te augt. Nezinu es. Manē jau, šogad 2 reizes laistīju jau. Nu, bija tā savs. O, palaistīju, o, tagad jau. Vajag ko dziniku. Uz Daugavpili braukt mums. Uz to siltumnīcā? Nu, da. Bet es varu sazvanīties, varam aizbraukt. Man vajadzētu painteresanties, ar ko viņi, piemēram, smīdzina, lai viņi, kā saka, Tu jau neko nesmidzini, ja? Nē. Nu, moškas vakarā uzrakstīšu ziņu, ja viņi varēs varbūt rītā jāizskrien ko. Nu, davai, Mazā ceļojumā. ja tev laiks ir. Davai? Nu, a kur tas ir? Kaut kur Daugavpilī. Man tur otrā telefonā ir pierakstīts. WhatsAppā viņi man sūtīja. Jā, ja kāds grib uzfilmēties vai kaut ko rakstāt, reku Artūrs uzlikt te augšā numuru, WhatsApp ziņu atsūtat kaut kas interesants ar Jurku, varam kādreiz atbraukt. Vai gribat kādu Jurkam pakalpojumu uztaisīt, ko tev vajag nākamo? Izasfaltēt visu teritoriju? Asfaltu nevajag līdz siltumnīcai tev? Asfaltu Vai nevajag. bruģi? Paklau, tu teici, kas tur prutku to tīra? Vot tur mums jāzana ir. Nu, Bet viņi pagaidām nav šī galā. Es viņiem sarunāšu, ka viņi būs šī galā, lai viņiem speciāli nav jābrauc. Man liekas, viņi no Rīgas brauc. Niedres. Niedres. Davai es viņiem arī uzrakstīšu. ну так paklau, Niedres. Nu, es tā paņemāju, ka viņi tīra ar ekskavatoru. Es nezinu, viņi No. vienkārši teica, viņi iztīra visas dīķis. Nu, a kā viņi augšēju man šito vot iztīrīs? Ar ko? Varbūt viņiem kaut kāda aparāta ir. Nu. Moška viņiem kaut kāda laiviņa aparāta, ko viņš braukā. Tos mēs Nē, nu vajag pušiem pateikt, vot, nofilmēt, parādīt, vot, imенно augšēju. Man nevajag tur tīrīt iekšā. Ot, Jurka man atdod termosu. Pagājušajā reizē viņam bija tēja ielējis līdzi. Garšīgi tēja bija. Forši. Nu, moš tu pie stūras beidzot. Varu, Jā? jā. A tiesības ņemt? Es nezinu. Gaidīs tur kāds mūs. Gan jau tev atpazīst tāpat. Kāds man gods tagad, Jurka, ka tu man vedi. Tu aizbraucis ar automātu? Jā. Jā? Nu, tas piet bremzes, reku piestartē. A ko bremzes? Nu. O, grieztā. Dai, Čik. ko mēs zinām, blin. Vot, dē. Jā, jā, Kā es biju savai uz Rīgu atdevis mašīnu. jā. Nu, mazais Deva automātu tev. ar automātu man mašīnu iedeva. Nu, I braukoju ar automātu. Nu, es vairāk pierādi zini. Ar traktoru, ar ručku. Jā. O. O, redzi, ka es vo nopļāvu smuki. Nu, I pa Vajadzēja centram. teikt, ka šito visu robots sapļāva. Nu var pateikt, jā, kā robots. Nu, ja tagad saplīsīs Land Rovers, tad tu būsi vainīgs. Ja? Nē, tā tu brauc. Jau nav sen plīsis, veselu nedēļu. Nu, pasties Latgalē, viss saziedējis, viss zaļš, vasara ir sākusies. Redzi, nakts saka, nu, siltas palika nakts, Jā, I lietus bija. I saka augt kaut kas. A tā bija savs. Nu ko, pēc ziemas neviena lieta nebija. Nu, tāpat Nu. ir gurki. Gurki tā naktī aug. Nu, a nakts vajag, lai siltas būtu. nu reku tev te tuvākie kaimiņi, jā? Jā, vot no Rīgas atbrauc. Arī saules paneļi kā pie manīm. Jā. Kad tu nopirki pirmo mašīnu? Es armiju aizgāju 80. gada, jā? Moskvič jau bija. Jā, 76. gada. Moskvič. Tu jau jauns Moskvičs bija. Nu jā, Rīga vēl. Nu kā, pirka, tik tur rinda vajadzēja stāvēt tur 10 gadu laikam. Nu kā, viņi tipa caur kolhozu. Agrāk tā kolhozi bija. Nu, kolhozam, piemēram, Kraslovas rajona, piemēram, iedot
50 mašīnas, ja? Nu, i pēc tam Krāslava tur, nu, pa kolhoziem. Tad Baļķa bija saimnieks, un tas, kas tur vairāk strādā, tas ātrāk dabūja. Jā. Nu, pēc tam jau tur kolhoza jau, nu, kam, nu, Reiņim vajag mašīnu, nu, viņš labi strādāja, nu, davai viņam. Nu, kā ir ar Land Rover braukt? Nu, labi. Vai Passātu labāk? Nē, es prosta pierādīs. Ja ar šito braukt to redzēšu, ja to mežu arī. Kā domā, izdevīgi tagad mežu nopirkt? Lai aug? Es nezinu, kādas cenas tagad. A, tu savējo kādreiz esi tīrījis vai pārdevis kaut ko? Biju pārdevis, cik kādu laikam hektaru. Nu, tāpat esi nopirku mašīnu. Nu, te jau laukos tā ir visiem, ka meži kaut ko var pārdot, Nu, tad tikai kaut ko nopērts. Kad es pārdevu, tad tur cenas nebija. Tagad cenas izauga. Nu, no sākuma šeit tur bija kūps. Egles maksāja 20 euriku tikai. Nu, ko tu gribi? Starp citu, kas skatās šo filmu, varat apmeklēt zem leitas, kur tur ir šitādi telefonu turētāji. Man pat viņš tagad nav pieslēgts lādētājiem. Šitā ieliec iekšā, iztaisās ciet. Un, ja ir pieslēgts lādētājiem, tad vēl lādējās. Un te vēl var piespiest podziņu, sagriezt sāniem YouTube skatīties, bet man te kloķīts bišķiņ traucē. Jurka, kā domā, cik tāds maksā? Nu, euriki 150. Nē, 25 evriki. 25 euriki? Jā. Nu, par 25 var. Un viņš arī forši restē turās. Un šitas ir iPhone 17. Arī mierīgi tur smagu telefonu. Nu, te arī saimniecība, te arī mēs atbrauksim pēc olām. Vispār jau es Aigaram piegādāju visādus olu tos vistu aparātus. Tagad arī vistu durtiņas man tādas ir elektriskās. Bet redz, pats olas citur ņem. O, Jurka, pastāsti tu man, ko šie uzraksti nozīmē? Tas kaut kas ar božiņku. Kā tev iet? Labi? Forši laukos dzīvot. Svaigā gaisā, kas tev te pa skatu? Uz pļaviņu. Nu, viss tas jāsargā, jā. Nu, kas mums te jauni iemītnieki? Gurķi gribat? Nu, ēdīsiet? Lai. Šitā rokā paņem un viss, ja? Nu, davai pusdienās. Nu, ko braucam uz meža darbiem, apstīsimies. Pasties, kāds man vēl Jurka telefonu turētājs ir otrs. Ja? Nu, skaties, interesanti. Es piespiežu pogu, viņš pats, skaties, spēlēja klāt. Eku. Viņš pats piesūc. Pats piesūcās. Eku, var saregulēt, kā grib. Diezgan. Stipri turās. Stipri, jā. Oi, cik bērnībā šitas līkums nav ņemts ar mašīnām visādām. Mazā vecumā. 6 gadi sāka te braukāt ar mašīnām, 5, 7 gadi. Pār stūrēku nāp redzēju. Es te vēl Jurka sīks ar Volgu braucu pie stūras, viens pats jau kaut kādos 6, 7 gados. Es ar Sencīšu Žiguļiem un Volgu. Nu tā kā es domāju. Tagad es tev mikrofonu pielikšu. Pastāstīšu Jurkam. Papīra malka, kur 1600, 1700, tā? Jā. Nu, man tādu sūdu nevajag, bet man vajag von, bet ko tur. Nu, lai von būtu. Ko tu ar tādām darīsi? Siltumnīca iebas, ir все. Tādas viegli, nezinu. Nu, viegli, bet viņi ātri izdeg, ot kas. A šitais no Kraslavas? No Daugavpils. No Daugavpils? Šeit mazais traktors. Nē, nu Ķuroga pats krauj. Jā. Nu, viņš pats krauj, pats izkrauj. Šo braucam, man ūdeņi vajag. Davai, Jorkam ūdeni vajag jau liet. Nu, ko aiziet, braucam uz ciemiņu. Cilvēks uzrakstīja mums uz WhatsApp numuru, piedāvāja kaut ko interesantu. Sveiks. Gurķa televīzija. Nils, Heiki.
Sieva Evija. Jā, Vasals. mēs jau uzreiz bliežam. Kaut ko no prēļiem vada. Sveiciens no Rekas tev, Šašliku Jūrka. taisīt. Jā, bet Būtī čais. Pakal, pagadam uzcienāt ar gurkiem. Nu nav vēl. Šogad taisīt. sieva pati siltumnīca audzē. Nē, man šogad tas bija. Varam jau aiziet apstīties. Pa dienu vajadzēja strādāt siltumnīcā. Tur 60. Gribu vai negribi vajag strādāt. Nu, pastrādāja līdz stundas 2-3 ar ūdeni. Samērtēt. Šitā namūras laidīsiet, ja? Nu, Jā, gribu, man arī. no, redziet, kāds sūds, vot, augšu. Sievas tēvam arī Dubakā ir amūrs. Vispār nekas šitāds līdzīgs nav. Viss Nu, smuks. šeit, vot, kas. Nu, es jau ar grābekļiem tīrīju. Labāk, lai viņi tavā vietā strādā. Apēdīs visi. Mēs aizbrauksim pie Aigara. Tur jau Amūras Daugavpilī vairs nevarēja nopirkt. Aizbrauksim pie Aigara, mēģinās izcepēt ārā kaut kādu tīklu. Rančo jūras. Kā sievas pati pa siltumnīcu. tad jau- Prieks sēviem. Nu, bet arī tas ir labi. Kā saka, Nils atbrauc. O, paldies. Paldies. A te on kolīs pa tāru. Es šeit kaut kādu poļu sortu, es nezinu. Pamēģināt. Tavējais labāk. Nē, mēs vai prieks sēviem tikai Jā. sastādu. O. A kā ir filmā redzēt un te dzīvē? Atšķirās kaut kas? Pa lielam jau nē, vispār šī jums jau nav, zin kā, samākslots, jums viss ir normāli. Es šogad ar gurķiem man atveda mēslus, ja? Es domāju, nu torfu samēsies ar mēsli, iestādīju. Puse vadi, a puse slikti. Nu, Ot, laikam sadega. Uzvārds Lagsdiņi. Tad ir Facebookā lapā Laga Metal. 10 gadi atpakaļ sievas tēvam, sievas vecākiem uztaisīju kūpinātavu, lai paši ruksu uzaudzē, paši sažāvē. Un baigi labi sanāca viņiem, un es domāju, ka vajag piedāvāt citiem. Man tās iespējas diezgan ierobežotas, jo darbnīca nav tur liels skaists angārs ar daudz jauniem aparātiem, bet Nu, priekš sevīm tā vairāk. priekš sevīm, un ko no ar rokām var sastrādāt, un to visu var darīt. Tu vari zvanīt vai WhatsAppā rakstīt, Jā, kas uzrakstīt interesē. WhatsAppā, pazvanīt, visu kaut ko var sarunāt arī piegādāt, tāpat uz Rīgu. Pa Latviju ar kurjeru sadarbojamies ar pārvadātājiem, ka var uz Dāniju, Vāciju. Labi, ka zāles nav, jā. imitrums Jā. stūras. Vienu reizi nedēļā. Palēju ar ūdeni. tavās siltumnīcā nav salmi? Vai tagad Kāpēc manā siltumnīcā nav? Bet nezinu, varbūt. Bet reāls tas strādā. Man būs, jā. Tas baigi darba. Ot kā gurki. Ja man 800 gurki, ot kā Jā. Jā. vajag pārāk to tavu dienu un nakti. Un te tu kam jāpieprasa salmī, jāsalīt. Nu, kas tur roli paņem, tev arī. Nu, vajag, lai būtu tādi salmi. Ja viņi gari, Vajag sasmalcināt. Jā, ot sasmatama, jā. Par to grūti, kad, ja gari salmi grūti strādāt. Tomati vēl, jā, agurki tā viņi, kā saka, kas iedete. Vajag viņi Jā, tur. pačubina. Jā, rociņam visu. Ir kur augt. Es piemēram, kā krāsni, ot tādu vo, vai man tika listu, ot tādu vo, pilnu. Vienmēr listu, nevajag nakti. Nu jā, šitāds baigi ilgi deg Jā, paši. agrāk es tik ceļos, 2 nakti, pēc tam aizdīt, tā kā gribi. Ina. Tagad to dronē vispār nezinu, cikos piecelsies laiknā. Jāslēdz Jums ārā. tur arī nāk kaut kāda paziņa. Nāk, nu, sprēļu pusē, laikam, vienu reizi pāris dienas apakaļ bija kaut kāds tur. Bet kaut kā, man liekas, cilvēkiem apniks tas viss un visi jau atslēgs, un ka patiešām būs kaut kas, tad jau vienkārši visiem būs izslēgts un... Pieredini jau, jā. Tur viss. jau tā lieta. Bet šogad jau var ierakstīt Google Maps, Gurķi Juris un atrast tevi. Ļoti viegli. Ļoti Uz viegli, uz vietas nopirkt Es atbraukt. saku, darba šeit nevar iziet. Kamēr Kam šeit, nav siltumnīcas, lai tik brauc. tur vajag Nu jā, jau. savādāk viņš palāto ved uz Rēzekni. Nu jā, labāk atbrauc pēc dīzelē. svaiga Jā, dīzelē. Tur jau pērekupi. Nu, protams, visi grib palēto. To darbu jau īsti neviens negrib. Tā lieta. Ziniet, kā Rezekne grib? Tirgo piemēram pa 4, a no manis grib pa 2 paņem. Agrāk bija 20 centimetri par kilogramu. Pārdevi 20 kapeikas stāvēs. O tagad grib 2 euri. Koroči viņam izauga jau ličēnai. Jā. I visa siltumnīca. Sarīta visi. Kas par vai zeme, vai kas. Neviens neko nezina. Agurkiem uzreiz slimība iet tur. Agurki jūtīgi ir. Jā, tas ne tomāti, a šitie tā. Nu, ot ir vēl viena tur. Tā jau arī šī tik liela siltumnīca vajag.
Nu, man ir kauns par savas siltumnīcas Nu, izmantošanu. parastā. Nē, cilvēki atbrauc, saka, pie manis arī ir siltumnīca. Nu, man- 2 uz 2 saka. Saka, nu, labi. Bet arī siltumnīca. No, jā, jā. Arī siltumnīca. Kā nepateikt, ka nav Nu, jā. siltumnīca? Oi, man patīk šitie plašumi. Nu, pagaidām zāles nav, kāpēc tam būs, nezinu. Nu, kāpēc? A te tu salmas neliec? Ne, līkšu, Pēc vai tam, jā. tikai drusku pauk. Par to grūti Tā tagad. kad tu izdomāji salmas sāk likt? No paša sākuma jau lika salmas? Vai kāds tev Nē, ot, izstāstīja? man galva kaut kas. Pats izdomāji? Es pats. Vai YouTube pasties? Nē, es pats. Es Tāda pats. veca metode, man liekas, ka ir tikai, ja tur Es pats izdomāju. Jā, pēc tam atvaru saka, vo. gudrības sasniegt. Jā, arī var. Nē, nu, Jā. tā viens otram tā, nu, bet, protams. ko man žēl, lai es tikai strādāju. Vislabākā tehnika tas traktors. Iedarbiņi. Es ar sētā pakutinu vēderu ar stumjamo pastaigā. Rīgā negribas neviens tādas kustināt. Milzīga īstenībā. Nu, tā, lai var kaut arī mazu bekonu iekarināt. Jā, šeit daudz gaļas. Nu, Jurka, pie maniem tusiņi tagad būs kūpināšana. Oi, Jur, tādu zakusku var sataisīt, ka visi Nu, šeit slavās. tikai izdzīves vispār. Zīvis, vistu, Nu, jā, cūku, jā, sievai jā. sierus sāka mēģināt visu, kas ienāk prātā. Un ko, Jurka, līdekli liksim iekšā? Nē, šeit malka. Jā. Nu, maziņkos kaut kā malka. Tāpēc, ka man krāso arī. Tur 4 mm, ja pats skapis augšā 2. No, tur jau neizdaga viņa. Kalpošanas laiks kaut kādi 10+ gadi. Jā, malku sajiet augsnī, kā jau klasiskā augsņu kūpināšanā. Var, protams, ķirsi, ābeli, plūmi. Vislabāk. Mums ir Jurka alkšņa malka tev. Nē. Sadabūsiet. Oi, tas deficīts. Jā. Brauksim ar piekabu uz mežu. Tavējo. Nu jā, sanāk apakšā kurtuvē, kur ir neaugsne. Dūmi, siltums, viss ceļās augšā caur tiem portiem. Gatavojās vaniņā ūdeni jālej. Citi smiltis bērā, bet pārsvarā ūdens ir. Tas Man ūdens liekas, domāts, ka lai vajag tauki labāk- nekrīt uz karsta metāla. Savādāk viņi Tā, tad varbūt tagad es iedziļināšos. Gaļa tāda mīkstāka, kas būs. Pirmajā reizē vajag kādu stundiņu izkurināt, vienkārši, jo kā krāso kaut kādi tvaiki tāpat. Jā. Tad, Tur jau kādu malku var likt, ja? Nu, tur es jau kādu malku lieku. Es teikšu, ka kādu bērnu labāk ne, jo viņam Baigi- darba baigais. nepatīk, nepaliek kaut kāda darba. Labāk to pašu augsni izkurināt. Jā, bērzu ne par to, ka tur daudz. Darbs. Jā, no bērzu Un tas ne. sanāk, pirmajā reizē. Par to, ka ot ar bērzu kuriņu māju, tikai melnie dūmi tur tādi iet. Vislabāk tas ir baltais augsnis. Un vienmēr pirms gatavošanas vajag iekurināt, lai viņa ir silta, siltā likt iekšā gaļu. Vaniņā ūdens jāskatās, lai nebeidzas. Tas ir šitanī vanniņā jābūt Un, līdz malām gan rīziņšālē, ja? nav starpības, cik viņš ir galvenais, lai viņš ir. Jā. Jā, ja būs tukšs, tad tauki kritīs uz karsta metāla, viņi dūmos un tāda rūkta garša Var veidojas. aizdegties. Nu, tā kā Jā, loģiski domājot. sakrāsies un aizdegsies. Cūku vistu kādi 60-70 grādi, jo tiem mairažotājiem, kam ir taisītas viņas, kur uz pārdošanu gatavo, viņi visi kā viens saka, ka pie kaut kādi 72 grādi viss labums sāk tecēt ārā, ka nu, līdz 70 tas Jā, vēl vislabāk. Bet tāpat laikā citi cilvēki saka, ka viņiem pie 90 grādi vislabāk patīk un tā esot vislabāk. Citam vajag, lai būtu cieta gaļa, citam vajag, lai mīksta būtu. Nu, Jo mazāk grādi un ilgāk, jo mīkstāk Jā, viņi jau viņš būs. stulīgāk nu būs. jā. Un tad kā es tur skatos, kad gatavu pēc sajūtām vai cik Nu, optimāli? Laikam jāpagriež, jāpastāst, tur jau tā māksla ir pat lielākā, kad samarinēt forši un pēc tam sakurināt. Un piemēram, tev vajag temperatūru, sausu augšņu pagali. Ir laba temperatūra, var kādu slāpju uzmest, lai vairāk dūmojās. Jo arī kāda marināda, cik biezi gabali, pat kādi laikapstākļi ārā, tas viss ietekmē. Es nevaru pateikt, ka tieši pēc 2,5 stundām būs gatavs, jo sieva gatavo cūku kādas 3 stundas, citi cilvēki ir teikuši, ka viņi 5 gatavo. Es īsti nesaprotu, bet katram savs ir. Jā, atkal kāda gaļa. Vai mājās audzēta, vai Jā, ot kas par lietu. Jā, Tu jau eksperts esi, Jurka. Es kopinājos kādreiz kaut ko. Man Krāslava bija pie kaimiņa. Nu, mēs tikai Dacenu kopinājāt, jā. vistas nopirksim, kur bija pakas Jā, 10 dacenu kg tur.
Kādreiz tās vistas pa 10 kg nāca, man liekas, no šīs te amerikāņu armijas, kad termiņš gāja beigām pilnu Latvijā samet iekšā. Mūsējā bija, jā, Es saku, viņi Amerikas tie resursi, kas ir... Jā, teica Boša kājiņas. Jā, Buša. Vijas arī atceros. Jā. Principā jūs esat sadomājuši, ka es īstenībā visu laiku biju domājis, varbūt jāuzceļ tā kūpināto pašam, un tā es viņu ceļu 5 gadus. Redz, jūs ar savu ziņu nācāt par šito te kūpināto kā reiz tieši. Nu, kā domājat, kāds no filmas atnāks uz jūsu mājas Facebookā Lagsdiņi, ja? Facebookā ir Lag Metal. Nu, droši vien, ka redzēs, gan jau kāda varbūt tās vēlāk pašījot, ka gatavosiet, tas jau tas labākais. Jā, Tikai jau būs gatava, tad vakarā tieši uz maizes uzlikt. TikTokā neesat? TikTokā neesam. Sieva tagad uztaisīja Instagramā, mēs arī bišķiņi dinozauri. Bet nu, kaut kas jādara ir. TikToks liekas tāds mazāk vajadzīgs, bet pasaulē viss ir. Mums ar tā kādreiz likām, kamēr ielikām pirmos video, un tā aizgāja tirzniecība, ka maz nelikās. Nu, redziet, kur augt, jāmācās no tiem, kas jau dara jau. Krāsavītī manis kaimiņam bija. Nu, arī tāda tikai no augšas, jā? Nu, Karina tā kā? Karina. Jā, pie augšas arī stieņas, kur var ikarināt. Pēc tam no šeienes tā gāja trūba. 1,10 m. Tas ļoti Pa labi. zemi? Tā ir augstā. Tā ir Nu jā, ot kaut ko šeit. Un ja viņa vēl zemē ir ierakta, Jā, ierakta zeme ir dūmi. tad ir augstā kūpināšana. Tā ar tādu augsto, kas sakūpina. Jā, ot viņa Kaut tā, visu vasaru var piekarināt garu, viņa nebojājas. Jā. Litru iesmerē. I būs viss. I viss būs. I garšīgi. Ja būs ko uzkost, I uzkos. Tikai vajag litru kādu. Iemočai. ūdeni. Citi atkal dara tā, ka, piemēram, foliju ieliek iekšā tajā vanniņā, lai vieglāk ir kopu. Pēc tam vienkārši to foliju Izņem ārā un nepiedeg, nebūs Vienkārši ikā. vieglāk sakot viņu ir. Tagad jau nav, man beidzas. Ot nākošais gads es jau uz Rīgu. Nu jā, es labāk 1000, a to krasno tirgot. 5 sekliņas, 3 eiro. Jā, es īstāju pirku. Jā. Nu, abi naktēs ir vaļā, Jā. tur 5 sēklas. Jā. A tu nezini, varbūt puse Puse neizdīgs, jā. Jā, a puses. Ot šeit, nu tāds variants kā. Kādus tu vitamīnus lai tomātiem? Es pat Ar ko tu Tikai vajag? svētais gurķi jūra ūdens. Jā. priekš gurkiem. Jā, nē, man atsevišķi gurķiem nav, bet O. tie ir tomātiem. Oi, tomātiem ir gurkiem, ot arī ir. Jā. Tāda, jā. Tas ir komerces noslēpums, Jā. ja? Tikai vajag, ja Jā, nu, ot šitas man arī ir. kaut, ja vajag, Kalcija un kālija. jā. Un tad tas apčubināt to vajag, ja? I tomātiem citreiz, kad karstums, ja, sāk birst ziediņi, ja, bora vajag smīdzināt ar boru. Ot, tāds ziediņi nekritis. Ot, tomātiem bora vajag. Un vēl viena lieta, ja zīvotu par zivīm runājāt, ka zivi gatavosiet, zivi uz pašas tās restītes nevajag likt, viņa beigi pielīp klāt. Viņa nu, pēc tam saplēš gabalos. Jā, kā mēs to darām? Sanāk, kaut kādus mazus augšņā skaliņus sataisa. Jā. Skaliņus saliek uz restes un tad Virsū. zivi uz viņiem. Vienkārši nepielips klāt un visu veselu arī varēs noņemt nostālē. Kaut kādu cepam papīru tāds arī var likt, vai tas Cepam papīram cauri neies viss. Vajag, lai cauri iet. Vislabākais ir, lai cauri kārtīgi iet. Tāpēc arī nav beigi saspiestais. Tur citi vispār uztaisa pirmo plauktiņu apakšā, bet uz kura neviens nekad negatavos. Bet tā, lai ļoti brīvi, lai tā kā viss beigi cirkulē labi, lai pēc iespējas labāk gatavojas. Zini, ko tev vajadzēja? Tavu numuru jau te vajadzēja iegravēt. ir, kur augt. Es katru reizi varētu rādīt, reku te. Jā. Būtu jau forši, ka no savējiem ņemt, kas paši latvieši taisa, nevis tur depo kaut kāds. Mēs neko par depo nesakām sliktu, bet nevis kaut kādi ķīnieši tur paņemt. Labāk jau pirkt visus no vietējiem. Pēc tam vietēji arī gurķis brauks no vietējiem pirkt. Viens otru. Visvairāk ņems dačniki, ot, kuri atbrauc no Rīgas. Ja? Ot viņi vajag, ot, viņi sakira zīves. O, šeit 2-3 stundas ir gatavs. Vai kaut kur rukša bēras. Jā. Nu. Uj, medniekiem parasti, ka Jā. saldētava pilna vairs nav kur likt. Tā zvana, kā vajadzētu kaut ko sākt darīt. Jā. Sakūpina un vēl, jā. Bet tas jau arī kā biznesa, citi privātie kaut kādu zivis saķer, tad tā te bija kaimiņš, ja. Un viņš jau var gatavo produkciju, varbūt jau tirgot. Jā, arī šito paņem. Tik labi gatavo, ka apkārt pa vietējo rajonu sāk no viņiem pirkt un pēc laika. Tāpēc, kuri bija atbraukuši
no Raznas. Jā, Viņa- viņa ar kur? Nu, jā, kopiena? viņi arī bija zivs atveduši jau. Nu, un cik tev gurķu biznesu plānots, cik tu domā vēl attīstīt šo biznesu? Vēl kādu siltumnīcu jāatcer? Kamēr spēks būs. Kāda veselība? Būs laba Ja veselība, veselība ļauj, nu strādāsi. Nu, ko tur Kraslovas ir? Man Kraslova sava māja tur arī. Tak zinām, par tevi jau viss. Jā, es par Neko ziemu nenoslēpsi. braucu uz Kraslovu māju. Pagaidi, Reku, Jurko, varbūt uzāzam šito kociņu pa visiem. Jā, šitas jums atkal dronē aiziet. Nu, ko nevaram kūku uzēst, Reku? Extreme alert. Iespējams apdraudējums gaisa telpā. Nu, ko mēs tikmēr kūkus varam vajā? Nu, tā ir, Preiļos tā nav, vai ne? Mēs nezinām tagad. Tagad jau nezinu. Nu, vienu reizi tikai bijis. Oši, te garšīgi. Arka Preļi. Jā, garšīgas lietas taisa. Reļos viss kaut kas labs, kā ir citur. Ai, momentu mori. Es nezinu, man liekas, nekur nav kā Latgalē, kad tu iebrauc ciemos parasti. Tu nevari nēst. Jā, šoreiz jūs atvedāt, bet parasti visur, kur brauc, galds uzklāts jau. Jā, Latgalē cilvēki. Tu tāpēc jau arī šitien dzīvojam, kā es saku, atbrauc, iepazinos, tik iepatikās cilvēki, jo viss tik forši ir, ka... Kur zem atpakaļ nebrauc, jā, tagad. Kur zemnieki rakstīs, Uz Rīgu, ka jābrauc ir pēc metāla, tad jau iebraucu šajā Rumbalā un jau sāku domāt, jau kā jau braukšu ārā jau. Viņa visu varēja, kartupeļus varēja visu. A tagad ko? Pielēja ūdens, Kaut kādu. paber, Jā. tur mikroelementus iedot. Viņi, Pa 3 mēnešu jā, uzpušas, jā, uzpušas, jā, nu, un tad pēc tam tas, uz pānas lacnost. jā, nu, vai tā gaļa? Tas negaļa, tur nav ko ēst. Kā jau viss, savējais vislabākais. Jā, jā. Tāpat ir gurķi. Gurki savēja. Savējais vislabākais. Uz Daugavpili iebrauc, jā. Latvijas gurki. Paši no Polijos atved pirikūstas. Tirgo. Tas pati Preiļos varbūt arī. Tagad jau arī tirgo raksta virsū gurti, jūra gurti, ne? Kaut kas dzirdēts. Nebūtu brīnum, ka izmanto jau. Jā. Brēns jau aizgāja. Nē, Rezekne jām. Nu, kur jau zina, jau atnāk. Jūru gurki ir. Nē, šodien vēl neatveda. Nu, labi, tā vēlāk attiešu. Tā. Tas ir laba manta. Nu, jā, nu. Nu, klausies baigā skaņa, ne? Jā. Iznīcinātāji jau lido tagad. Jā. Halo! Vai viņš atpakaļ? Aigars tikko atsūtīja gar viņu lido drons. Zato viņi... Jā, tikko aizlidoja gar viņu. Bļā, tak vai zvana? Nu, kā viņš zvanīs, tur jau viņi visi zina, re, ko iznīcinātāji jau lido pa augšu. Nu, baigi ne te Latgalē. Kaut kur viņš tur mauc, jā. Mēģinās notriekt varbūt. Blin, jā, Nu, jā. viņam tā radars rādē? Jāiet uz to bunkuru, Jurka, līdz iekšā. Viņi citreiz rāda radarā, citreiz pazūd. Viņiem taču tie dronas arī ražo tā, lai viņi radarus neredzētu. Jā. Un, diemžēl, tās drona tehnoloģijas ātrāk iet uz priekšu nekā tās aizsardzības tehnoloģijas. Kur meklē? Jā, meklē. Esot no Račaus puses kaut kur lidojis. No drona mēs nedzirdējām, tas ēžot. Kaut gan Račau mums ir 7, 6 km. Nu, būtu dzirdams, jomai. Iznīcinātāji mēs dzirdam, tas tagad atkal Dagdas pusē kaut kur mauc. Nu labi, braucam piekabu krāmēt, ko mums tā atliek darīt parastiem mirstīgiem. Tā iepis jau. Neko tu nepadarīsi. Jurka, zaļa mašīna mums tieši tāda armijas. Nu, Čoreņā, ja iepis mums sāk što... Aha, mums, man. Tu tā mājas būsi. Zin kā, visi valdes locekļi nedrīkst vienā vietā sēdēt. Jā. Vajag sadalīties. Kādam saimniecība jāturpina. Kas saka savu patronu, ja neviens nedzird. Nē, nu ja viņš no šeit lidotu, mēs dzirdētu, pareizi? Nu, varbūt mēs tur runājām kaut kur šķūnī, bet Nē, tak vienalga viņš tā Viņš rūs. sanāk varbūt pa citurien, varbūt viņš tur kaut kā. Jā. Varbūt viņš tur, kur lidoja. Ну, mēs tik nezinām, no kurienes viņš lidoja. Доброе утро. Нахожусь на Дридзе. Смотрите, вот это обломок дрона. Только прилетел, только рубанул. Он нормально так. Так что всех с добрым утром. Со свежим прилетом нас.
Šūnapraida iedzīvotājiem gan netika izsūtīta, kā ziņo bruņotie spēki, nav bijis pietiekams informācijas sensorās. Tas informācijas apjoms bija nepietiekošs, lai mēs varētu ar lielu pārliecību pieņemt lēmumu, pieņemt zināšanai, ka tiešām tas ir drons, nevis kaut kas cits. Vienkāršā valodā runājot smadzenes, Krievu elektromagnētiskās karadarbības rīki bija tik tālu sabojājušas, ka viņš vienkārši jau sāk visdrīzāk bija haotiski lidināties un beigās vienkārši konkrētā vietā sāka riņķot, kamēr nokrita tur, kur viņš nokrita. Reku jau policijā aizbrauca. Moš to balto busiņu, kas tur stāvēja. Tur pie ezera. Jurka teica, moš bēgļus vadā. To точно izmērīja? Vienu ar karobku, lai būtu, jā? Jā. Tu it pamēram pa jaunu, es paņemšu atslēgas. Paldies Vīveks flīžu salonam. Mums sagādāja foršas flīzītes, kur te ieklāts flīzītes un te ir ieklāts flīzītes. Tāds interesants izmērs, neslīdošās. Pirtiņai būs labi. Izmēram pa jaunu. Šito vajag ar visu karobku, to vajag bez karobkas. Vakar šitam iedavu 5 gabalus viņš ir Rominkam. Uzsienāja. Nē, Ko tad? ko man ir gurķi? Tak pie Jurkas brauc, ko tur? Nē, ko tu vakar iedeva, tu neatveši. Bet viņš jau neteica, ka tie ir tev. Да. Привет. Сильно занят. Дрон летит, вот хочу сбить его. Так уже летел. Уже вызвал этого, сейчас, может, собьют, то иначе мне в парник попадет дрон. Нету огурцов, нету пока. И долго, еще 2 недели точно не будет. Да, давай. Вieglāk man tīklu laikam. Vai paukstuma tīklu iet. Mēs tīklai viņu ātrāk saķersim to dronu. Nekā viņi iznīcinās to. Viņš kā lidos, a mēs raz viņu tīklā i всё. Pie siltumnīcas tīrāks nekā viņa mašīna. Ko tu tur muldi? Ja viņš par gadu nevarēja atrast. Tā, tagad dzirdam kaut kur tur robežnieku pusē mauc. Baigā ātrumā viņš laikam iet. Nezinu, kamerā var dzirdēt, nevar. Viņam trāpīsi vai ne? A ja tu netrāpīsi, trāpīs māja kāda. Lode jau gaisā nepaliks. Vat imенно viņa uz leju, a ja māja kāda, tā lode ies. Baigā ātrumā viņš iet, ne? Pa mākoņiem kaut kur. Mākoņiem tu neredzēsi. Znači, tas drons kaut kur tur arī ir, kur mēs tagad braucam uz skaistu. Так viņš jau aizlidoja, tas drons. Jau pagāja stunda. Viņš bija skaists. Vai viņš jau grozoties visu laiku? Kvadru grupā raksta, ka viņš kaut kur grozījās. Pie Dagdas, jā, pēc tam viņš Račovā grozījās tur. A kā viņš var grozīties? Tāpat kā tos robots sētā, pagrozās, neko nesaprot. Viņš jālido tad. Ja viņš speciāli šitā te laiž, lai cilvēks iebaidītu. To mēs neviens nezinām. Jā. Varbūt iznīcinātāji arī 2 izklausās, ne? Bija tur tagad to. Te jau mums tuvumā iet kaut kur. Možda otro palaida vai? Varbūt 2 iet. Man liekas, 2 arī tikai ir Baltijā. Nē, es nezinu, cik ir. Kāds var komentāros ierakstīt. Braucam, laika nav. Zivs gaida. Jurka, kā saka, pirikristis, ka braucam ar zaļu mašīnu, jā? Jā, šeit. Regina tā baidas, tā mājas sēdes. Viņam stāvēti neies. Ne tikai kā. Bet daudz jau baidās. Viņš jau kurā mirklī var rogāsties kaut kur. Vakar kā ir Rominka teica, Alīna strādā bērnu dārza tur, Klausies, tev ir dokumentiem? Tur bieži stāv postens. Nav man nekāda dokumenta. Moški jāizbrauc pakaļ. Dēļ kā? Šosei brauc, tur stāv stopē. Dokuments pārbauda. Ko, es tak neesmu melnājis. Moši paņemam un braucam gar kapiem uz šosei tur ārā. Davai tā. Savādāk, ko lai turēs, zvanīs kaut kā. Mēs jau vairāk laika pazaudēsim. Jā, tie Latgalē stāv uz ceļiem posteņi un pārbauda pases vai ID kartes. Es tā saprotu, kur, piemēram, robežnieki tur tā zona. Man tā nav zonas. Nē, viņi tepat galā krustojumā stāvēt. Nē, es zinu, dēļ kā man? To pasi vai ID karti. Man tik šeit nav nekādā zona. Viņi vienkārši skatās, tu varbūt pārvadā. Mēs varbūt bagāžniekā vadājam viņus.
Viņi skatās cilvēku plūsmu. Не, так давай спанем, що то документуй. Nu, labāk paņem, jā. Короче, ну раньше вас у зробежников, короче, искал, курить, крутится tas дрон. А и тебя мякля и наваратрас, ну. Да брось не. Ты же никогда скорость, ты. Да, mēs tagad pie Aigara braucam. Gribam сетку кинуть, может, зивs izķersim. Да, nekā и наварī to дрону сакерт, Итали. Nu, вот именно, и накле я навар никур atrast, kurīs. Gurķa televīzija ieradās. Ko tad skraidi? Divus ienovo, šitas tajā ievēro princips. Jūs ievērojat? Mēs ievērojam. Tu jau šitos jau barikādas taisi. No, reku tikko bija Omniva. Es skatos, jā, atvedi to, jā. Tikko. Jā. Mēs redzējām. Redz, tas ir pirmais. Rīt būs otrais, jā. Būs otrais. No, tā kā. Un kāda ir sajūta, ka iznīcinātāji mauti? Laba. Laba. Gribu paskatīties, nekad dzīvē neesam redzējuši. Televizors nav jāskatās, ne? No, kas ir? вот. Tik īsu zabuks uzmoc. Dziesmalsi. Tā kā eko bikses vai kvadrātā. Padomju laikā te Daugavpilī bija liela augstā katru vakaru, kā gāja Jā. iznīcinātāji, jā. Nē, nu, Klausies. Atkal. Ir, vai viņus vajag? Nē. Vienu brīdi likās, ka viņi pat divi ir tie iznīcinātāji. Divi ir? Ir, jā? Ir divi. Dainis pie ezerņa. Короче, viņš zāģē, kur tā zeme. Viņš traktori strādā, saka, izņēma. Nu, zemu lidoja. Saka, blin, domā, ka laikam ar Dīnai kaut kas žopu. Nu, zini, kā viņš lido uzreiz, kaut tāds trieciens stīpa. A kur tu Viģiku sūtīji? Tas nav Viģikas? Jā. Nu, a mēs sēdējām Viņam tās pagaida, viņam jau ar tās kaltas izskatās pēc naftas sistēmām. Tad jāliek Nē, tīkli. nu mēs arī sēdējām. Intelekts var pieļaut kļūdu. Jā. Kornī kādā. Tāpēc viņš tur droši vien kruķījās no visām pusēm, ir vai nav. A, ko viņam apdrošināšana ar neko neteikt? Ārkārtas Tādā situācija. gadījumā vai te ir? Droši vien pateikt ārkārtas. Teica pa televizoru. Jā, drons kaut kur. Nekāda apdrošināšanas nav. Ne? Jā, Kā lasa. mana Regina, kad pirmo reizi pa. Juri, atvirkājas visas durvis. Все, jau tur. Ko tur tavas koka durvis tur Jā, ir? es saku, uspokойся. Es ilgumnīca pašol izstrādāju. Nu, Nē, tas bija šī tā, kokam ir divi gali vienmēr, bet ne. jā. Nu, nāk tas drons, uzskatīs man uz mājas, mani nositīs, kāda tev ir to daļa, ne? Nav tā? Vienkārši Aigars arī grib robotu pirkt. Come bandito, gangsterito, mi costeto pistoleto. Oh yes, me strillando, ubivando, urradando, toieto. Oh yes, banco tresto presidento, o grablando un momento. Oh yes, izaento. A, tu viņam speciāli iedevi, lai viņš nopērk no tevis, un tu vari ļubu paņemt sev. Ļubu, jā? Šito te 5000, jā. Es jau 10 to ņemšu. Nu jā, desmitnieks ir forši. Desmitnieki būs tikai jūnijā. Bet šitiem vispār vienīgie roboti, kam reāli nekāda nav bijusi. Nu, kašeki. Bet pie Jurkas, jā, tur GPS, man liekas, kaut kas nav. Pieslēdzās Ir problēmas ar internetu. Servis pieslēdzās tieši ar GPS signālu. Varbūt viņi tur kaut ko... Šeit arī problēmas. Un ko mūsu skatītāji iekomentē? Šitāda tehnika pa 7. Vai pa kaut kādu 4000 sanāk šitāds te, bet 10,000 kvadrātmetriem. Un ko Jurka ņemta? Конечно, šito. Saka, ģerevņā šitāds labāk, ja? Конечно. Aigars jau te paklusu arī maikas ražo. Biznesa vai guļānka, vai šitāds labs teiciens. Varā, Jurka. Тебе tu nu manis jau? Pasties. Nu, tas manējais. Biznesa vai guļānka, Jurka, kā tur ir? Biznes vai guļānka? Nu, jā. A tas tu jau laikam tur iebāzi savu degumu, ne? A cik kāds liels? Divas dažādas, laikam. Nu, šeit būtu bišķiņ lielāka. Nu, maz acis. Mača. Ko tur viņi ķert? Man grib mazas zivis izskert manas. Nu, mums kaut maziņko. Es jau gribu izskert lielās, ne mazās. Tā kā nav man. Nu jau, tā Jura. Nē, nu nav. Rakaņieris. Šitas te jau ir vispār vēl mazāks. A tur vēl maza. Tik nav. Tik agrāk nebija tādu sietku. Nu, Nē, tiks amūrs. nē, par ko? Amūrs es jums sarunāju, jau viss jau sarunāju. Amūrs Всё, jums būs. nē, nu par ko?
Vai iemotīsim. Nu, pamēģināsim, kas izlaidīs ārā viss. Nu. Nu, mazās būs. Nu, ja mazas izvedīsim. Ko tev vajag laivu likt vai kā tu? Laivas nav. A ne hrana. To no viena krasta. Ilok, iesim viņu. Guņi tev tik gari ir? Nu, kā, 25 metri no šeit. Ļoti maz, tur ir 50. 50? No. Nu, divas sasiesim. Nu, davai. Nē, tik var virvi paņemt. Bet davai, Jorka, es tev te atstāšu, tu viņu te 4 stundas atpīs, kamēr tad es piebraukšu. Aha, Ko? man gurkis vajag klāsīt. Aiziesim tos vārdus apstīties. Reku mums arī tāds izdzīvošanas komplekts nopērkams. Jurka saka bizness, bet nu te viss iekšā. Rekur, tu var zāģēt, rekur zivtim sarnoķēt, rekur alkohols, tās salvetes, te vēl kaut kādi plāksteri, te ir vēl kaut kādi striķi. Un reku daudz te visādu joku. A kur ir? Skaties, reku vistu, man es tirgoju vistu mājiņas, tur, kur viņi dēja, zem letis.lv. Un reku ar pultu šitāds te viņam ir, redzi? Kur taisa vārtas ciet, skaties. Un viņas tā no rīta, kā tu uzliec, cikos vajag no rīta vistas ārā laist? Viņa pati, ja? A ja visas vēl šeit, viena palika, i viņa aizsasas. Nu, viss tā. I visa paliek tā. Viena palika lapsē tad. O, tā jau Nu, redzi, tagad ir, redzi, ciet. O, iznīcinātājs atkal. Nu, skatāmies seriālu. Tā jums ne Rīgā jāsaka kino skatīties Rīgā, sēdēt uz dīvāniem. Rīgā, zin, ko ziņās esot teikuši, ka nesot neviens drons. Jā, Rīgā pateica, ka nav neviena drons nebija. Nu, nebija, tā nebija. Nebija, tā nebija, bet pa īstam ir, saka, jā. Da, interesanti. Nu, kā izskatās? Nē, tikai. O, šita tomēr nebūs mums. Nu, nebūs jāpina vaļā. Nav, ko mums pisties. Ja jauna, tur zivs nebūs. Kur caurumi, tur zivs būs. Kā saka, nemāc zvejnieku laivā dirst, ja? Nu, ko tu gribi, lai es daru tagad? Paņem šito visu, do es ņem šito. Nē. Tur ir šeit to. Bet Jurka jauno kūpināto testēsim. A tu vēl tur liksi? Jurka izstās brakaņieris ar stāžu, ne? Tu netis man nezini. Iegāja man te viena iekšā. Oi, liela, jā. Viņa tulīt. Viņa piekusīs bišķiņ. Sakrutīsies, piekusīs. Saka, tikmēr aizvedam robotu un pat stundas. Так что, сковородку готов, косака. Так jaunā kūpinātavā. Jā, o tev daudz šeit, maliekas, ne? Te ir karpu daudz, armūru daudz, bet karpu, nu kā karpu izskert. Karpu? Nu, pāgai, varbūt. Amūru te nav tik daudz, kaut kādi amūri ir 15. Bet viņi jau laisti man bija tādi, vot. Tātad viņi man tik šitādi. Un zāles nav nekādas, viss noēd. Tā kā es pļauju slēgu zāli, es pļauju iekšā viņiem. Jā. Lai pēd. Viņam tik Es pat pļauju, citur es lasu zāli, ar tačku gāžu iekšā. Viņi viss noēd. Jā. Muter. Te būs kaut kas liels. Kur liels, kas ir? Ir. Ir. Zāle. Nē, ir liels tur. Tur ne, tur zāle aizķeras neies. Rekur. Ir tur. Rekur, žobri. Nu, tak žobri, es nevaru izjūt, bet. Nu, sietku saplaisīšu. Nē, saplaisīt. Redzi, ka neies. O, reku nākamais tālāk. Baigi lielai izskatās, ka būs. Nepisēzi. Un tu ar to raus ārā, ja? Jā. Nu redz, viņš jau piekusis. Nē, šo. Amurs? Jā. O, šito uz Jurkas dīķi. O, kas te būs pa monstru? O, šito ņem. Jā. O, 2. Paga. Pagai. Tas jau lielāks. Pagai, brāli. Nu, Jurka, tu jau būsi zivju juris tagad. Da. Misters Amūrs. Vajag būt cilvēkam. Pasies, a karpus nav, ne? O, блин, а cigareti блин. Jurka, tā nav garā ezera? Да es neredzēju šādu zivs, o češi. Dzīvenais redzējis tādas Nē, nu, amurs вообще neredzēju, nu. ko tu saka, uzkopināsim kaut ko? Protams. Kilogrami 2, точно. Vairāk. Vairāk? Jā, mēs jau 3. Pasies no dziļuma nāk, tad jau būs. A Jurka gribēja, ka jūs jau aizbrauksiet, tad to izvilkt. Nu, es nezinu, vai viņi varēs atpakaļ laist. Nē, nu tādu nelaist neviens. Es tev tūlīt nelaidīšu. Ai, вот tu! Es baroju, Vīte? A es ko nebaroju? Katru reizi, kā braucu. Ieber kaut ko, ne? Nu da, maizes gabalu iesviežu viņam.
Domā, vai dzīvo. Jūras dzīvē dzīvoja zīves ķēru, meitas arī ķēru. Izstrādāju. Čau visiem vēlreiz. Slavīgs Žvirbļa pateica, ka kaut kur te Kurlino Sprikņas puse kaut kur bija sprātiens. Ka iztribители kaut ko notrieca. Notrieca, saka, и momentā izlidoja prom. Bet bija. Mami, davai nāc pārīt. Nē, glāna, ribaks, paskat, nofilmā. Es redzēju to vidi, ka viņi izslēdz ārā, komā aizsūta. Lielākā zivju galva nekā jūram galva. Apdraudējums gaisa telpā, Nacionālās bruņu spēku informē, apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Es nedomāju, ka tāda ziv šeit, jomai, tas pipies. Nu, es redzēju, ķer tur šitos karašus, ar makškeri. Ielai tiklu. Ir tādi, tur pat 2-3 kilogrami. Man tās, es pats, cilvēks piezara izaudzējis. Es neredzēju tādus. Только ielies, kad naras ir, jā. To es redzu, uzreiz. Liešķi tie iet, tur. Иначе viņi все tiklus atlasīsi. Karpa nebija neviena, Kur karps pazuda, vajag laika man nirnūt, viņus izzināt. Ir tikla, puiši, kas man masku uzzinās, lai es karpu... Un akvalangu. Jā, akvalangu, lai es karpus tos paceltu. To viņi tur guļ, aug. Es gribu karpu, viņas nav. Ko, kā mums teica, pirmo reizi iekurināsim. Lai visi čiki briki. Reik, šitas man ir sausais spirts. Reik, šito iekurina, lai papīrs arī ir. Te gurķu jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Te gurķu jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. No Latgales, lielākais saimnieks rāja.